Tad tas, ko jūs šobrīd šeit redzat, ir mana militārā signāla karte, kuram pēc būtības bija jābūt slepenam, bet viņš tika pieslēgts bez manas piekrišanas, bez iepriekšējās vienošanās, tāpēc man ir pilnīgi pohuji, kaut arī tas ir valsts noslēpums. Ja? Tad šīs ir balsis, kuras es katru dienu dzirdu 24/7 no vietas. Tad pirmais ir Pedras Kaspars, par kuru jūs noteikti esat jau daudz dzirdējuši manos tvītos, manos video, un noteikti arī vēl daudz dzirdēsiet. Ja? Tālāk sako tiesnesīta Petenīte, bez komentāriem, ja? Jo pats vārds visi izsaka. Nākamais ir ģenerāls Štrīpiņš. Tas vispār ir pajols, pieaudzis cilvēks, bet, imbecils. Tas ir imbecils, ja? Šeit ir Ķūsane, mūsu paša slavenā Dacīte, izturības pārbaude, ja? Un tā tālāk, ja? Tā kā pilnīgi brainwashta sieviete, ja? Un apakšā ir divi sīkie. Šeit mums ir aģente Šautriņa, un otrā pusē krievs vārdā Anton. Manuprāt, šī ir pilnīga izgāšanās. Es domāju tā.